World Travel Market London ir viens no pasaules nozīmīgākajiem turisma nozares pasākumiem, kuri gadu satiekas profesionāļi no visas pasaules. Šoruden izstāde pulcēja vairāk nekā 5000 dalībnieku un 45 000 apmeklētāju. Latviju tajā pārstāvēja gan viesnīcu tīkls, gan tūroperatori, gan Nacionālā aviokompānija. Brīnišķīga platforma priekš visas pasaules, kā teikt, jo te tiešām man šodien ir tikšanās gan ar amerikāņiem, gan ar korejiešiem, gan ar brazīļiem. 3 dienās šeit iepazīti potenciāli jaunie sadarbības partneri un sastapti jau gadu desmitos pārbaudītie. Ļoti cenas draudzības, jo 25 gadi kompānija un visi 25 gadi mēs esam šeit. Tāpēc mums, es domāju, ka jau ir tā kā draudzība un mīlestība ar mūsu klientiem no visa pasaules. Jā. Daudzu valstu stendi šeit mirdz zeltā, košās krāsās un piesaist uzmanību ar savu vērienu. Latvijas stratēģija ir cita. Ir skaidrs, ka Latvijā nav pasaules slavenu turisma objektu kā piramīdas vai sniegotas kalnu koris. Tāpēc Latvija uzrunā ar ekskluzivitāti un izdomu. Ar autentiskiem piedāvājumiem, ka nevajag obligāti tur lielām masām braukt, bet ka tas ir piedāvājums mazām ekskluzīvām grupām, ar interesantām lokālām pieredzēm, piemēram, piedāvājot kaut vai nelielai turistu grupai iet mežā, lasīt sēnes kopā ar mums. Pēc tam visi kopā uztaisam sēņu mērci, visi kopā ēdam sēņu mērci un klausamies vēl Latvijas folkloras uzvedumu priekšnesumu. Mēs varam organizēt jebkuru braucienu atkarībā no klienta vēlmēm. Jā, teiksim, mums ir klienti, kam ir interese par operu, par vēsture, par politiku, par lauksaimniecību. Mēs varam atrast kaut ko, kas būs interesanti mūsu klientiem, jā, teiksim, Latvija un visa Baltija. Taču, lai piesaistītu klientus, kuriem tiešām interesēs ekskluzīvi, dabai pietuvināti un autentiskas kultūras pieredzes piedāvājumi, ir jāizdara liels mājas darbs. Te tālāk nākusi izstādes organizatoru sagatavotā lietotne, kurā katrs var norādīt savas intereses un sazināties ar citiem izstādes dalībniekiem. Ja es redzu, ka konkrētam cilvēkam interesē Baltija kā galamērķis, es varu uzaicināt viņu uz tikšanos, vai viņš var mani uzaicināt. Un tad mums ir sagatavotas gatavas programmas. Ik pa 20 minūtēm mēs tiekamies ar kādu citu cilvēku, lai iepazītos, apmainītos kontaktiem, parādītu šīs prezentācijas, ko mēs katrs esam sagatavojuši. Šodien jau ir 2 ļoti veiksmīgas sarunas, kas ilgtermiņā vainagosies ar labiem rezultātiem. Laura Kārkliņa-Cimdiņa pārstāv Latvijā reģistrēto viesnīcu ķēdi Mogotel Hotel Group, kura ir vienīgā, kurai izdevies izvērst savu darbību arī ārpus Baltijas valstīm. Taču šeit Laura popularizē ne tikai Mogotel, bet Latviju kopumā. Kad pienāk pie manis potenciālais sadarbības partneri, es iesaku pārējos no savas stenda, jo kolēģi ļoti daudz palīdz gan veidot programmas, gan tūras, tieši tāpatās arī Nacionālā aviokompānija piedalās, un mēs visi esam savā starpā saistīti, un mēs šeit visi esam, lai veltītu uzmanību Latvijai un vairāk piesaistītu potenciālos klientus. Aizvadītajos 5 gados turisma nozarē nav trūcis izaicinājumu. Lielākie no tiem – Covid pandēmija un Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Ir cilvēki, kam ir varbūt bailes braukt uz Latviju, viņi saka, jums Krievija ir ļoti tuvu, un vai mēs būsim drošībā, kad mēs esam Latvijā. Tā kā mēs mēģinājām pateikt, ka pie mums ir viss mierīgi, mēs esam NATO dalībvalsts un ka mēs esam viena no drošākajām valstīm Eiropā. Kopumā Latvijas turisma nozara ir uz pozitīvas atkopšanās trajektorijas. 2024. gadā Latvijā apkalpoto viesu skaits sasniedza 2,7 miljonus, kas tikai par 5% atpaliek no rekorda augstā 2019. gada. Ārvalstu viesu tēriņi Latvijā pērn sasnieguši vēsturiski augstāko rādītāju – 1,24 miljardus eiro. Latviešu.com sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.